Latvijas hokeja līgas ietvaros. Mājas spēle aizdīs Zemgales LBTU klubs un viesi no Igaunijas vienīgās komandas Tallinas Panthers. Redzam laukumā arī Rodrigo Ātuls, viņam šī ir debijas spēle, kā jau pirms tam pieminēja, Mots izdara metienu no Gantāles, Dīsens Vladimīrovam izdodas šo metienu. Spēle Milleram, Millers tālāk Vītolam. Uzdod Zemgalē nostāties skaidrs, kā vairākam izspēlē, bet tiec uz vārtiem un Vladimīrovs. Pretnieka aizsardzības zonā piespēle Motam. Atspēl Streikišam, labā metienu pozīcijā bija Streikišs, pēc pagrieziena izdarīja metienu. Viens pāras ar Ripu, Sutarī. Beiso malu, pazodās priekš, zvārties Sutarī, pietur Ripu vēl viens metiens un īsā laika posmā vēl vien bīstam epizodi pie. Visos priekš tagad Zemgalē iespēja doties Millers, māc mazliet iepauzē, pats izdara metienu, Vladimīrovs atvaira. Bīstamo situāciju Millers, atspēl apkaļ Jirgenam, Jirgens un ar to pusi raida Ripu pa vārtu stabu. Uz brīdi izdodas tik pie Ripas. Atspēl apkaļ grupu kļūda Zemgales izpildījumā, bet Patriks Plūmiņš. Teiksim tā, novērš savas komandas biedru nedarbs. Cīnskis. Neizdod šī sadarbība, bet redzam jau Atarājela uzņemās iniciatīvu, pats ieslo pretnieka aizsardzības zonā, paspēja arī Ansio. Spēl uz vidu pēc metienu vārti! Jonas Parvjainens atklāja spēles rezultātu. Tiešām elegants vārtu būs šim somu hokejistam un 14 minūtes, 47 sekundes vēl. Jāspēlē otrajā, trešajā un beidzot spēles. Spēles ar Būsovam. Būsovs priekšu. Mārēns viens pats ieslo pretnieka aizsardzības zonā. Pats izdara metienu un Rihards Mārēnis panāk 2-0. Zemgales labāk kārtēji cienīgs sniegums un redzam, ko nozīmē iniciatīvas uzņemšanās. Viens pats atradās. Viens kaut kā vairāk un beigām. Elijā izdara metienu, Plūmiņš atvaira metienu un redzam jau dodās laukumā Rihards Mārēnis. Šeit Parvjainens nav ieraudzījis līniju tiesaši pacelto roku. Tur visam nepaspēja Tomija Petriāns jau izslidot laicīgi ārā no pretnieka aizsardzības zonas, bet šeit metiens no Gantāles distances. Par Ripu turpinās. Izdodas Zemgalē iegūt Ripa Rājela. Atspēlē Mārēnim, Mārēns pats pietur Ripu. Atkal labā metienu pozīcija, atspēlē apakaļ vēl viens metiens vārtī! Rihards Mārēns uzsāk un paveic Atarājela 3-0, kad jāspēlē vēl 4 minūtes 27 sekundes. Līdz otrās trešais beigām. Likās jau, kad otrās trešais beigām Millers iesno Ripu pretnieka aizsardzības zonā. Pats Ripu pietur Millers. Labi iespēja Zemgalē metiens. Un pēdējā brīdī Vladimīrovs glāb savu komandu no 4. vārtu zaudējumu. Tur labā metienu pozīcijā bija Tomija Petriānsio. Volkovs pēdējais 10 sekundes un kļūdās. Viņa īsti savā aizsardzības zonā sēles, bet sekmīgi nogādā arī Darašā pēdējā iespēja Zemgalē 5 sekundes līdz beigām. Visam situācija vārtī! 1 sekunde līdz otrās trešais beigām un Ričards Bērkārds. Un panāk 4-0 savas komandas labā. Parasti, ja minūtu vai pusotru, tā iepaksīt vārtos, bet patraucēja viņam Panthers. Puzakovs, metiens pāri vārtiem, Nikitas Puzakova izpildījumā. Mazliet kļūda arī stablo Jelgavas Ledus halē, tomēr ātri vien tiek šī kļūda novērsta. Izdod Zemgalē viņa net iemetienu. Labi atspēle vārtī! Atarājela un Rihards Mārēns, acīm redzot, ir atraduši saikni šīs dienas spēlē un otro reizi. Rihards Mārēns rezultīvi asistē Atarājelam un izdarīto metienu attiecību tikai pa 4 metieniem. Zemgale izdarījis metienus vairāk uz pretnieku sargātajiem vārtiem. Šeit gan metienus uz Patrika Plūmiņa sargātajiem vārtiem. Streikišam mēģina arī pārspēlēt. Streikišs vārtu priekšā, bīstama situācija. Var izvērsties. Diezgan liela bursma bija. Tas ir tiešām laba nulles tehnika un ar iespējām veidot moments pie pretnieku sargātajiem vārtiem. Atspēl Lindbergam. Lindbergs izšķirās pa metienu. Atvairīts metiens Vladimīrova izpildījumā. Panterām nostāties vēlreiz metiens Sutarī izpildījumā, bet Būsovs pats izšķirās pa metienu. Bīstama epizode pie Vladimīrova sargātajiem vārtiem. Atspēls ar Būsovu labā metienu pozīcijā. Viņš ar Būsovs vēl viens metiens un Vladimīrovam pēdējā brīdī izdodas
glāb komanda no Tomija Pētera Jāncio metiena. Svēlkais Zabūsovam piespiedoši tuvu ir Pandēra komandas spēlētāji un metiens tieši virsū Vladimīrovam. Nevēja mazliet tā teikt uzšaut pa stiklu. Pēc šīs epizodes Patriks Zabūsovs. Siemtiems Ozolapam Karašu pats izdara metienu, bīstam situāciju vārti! Otrie vārti skaidrs, ka vairākumu un ir laiks Milleram. Gustavs Millers būs savai komandai 6. vārds un panāk 6-0, kad vēl jāspēlē Sildrē. Spēlē Alkaļbas Jonkins. Mazliet tālu no vārtiem bija Puzakovs. Līdz sekmēm metienu Kīks. Bīstam situāciju vārtu priekšā Ripa. Tikai tagad ir piespies un atskan tiesneša Svilpe. Svarīgi 3 punkti Zemgalē. Visi uzvar rezultātu 6-0.